Čau visiem! Sen neesmu taisījis nekādus video, bet esmu atpakaļ! Un šodien es gribu jūs izvest nelielā ekskursijā pa savu hometownu Cēsīm. Iziesim pa ikoniskākajām vietām, uztaisīšu kaut kādas bildes, tā, lai, ja tu neesi bijis Cēsīs, tev varbūt sagribētos uz šejieni atbraukt. Laižam! Esmu izvēlējies agru rītu, lai varētu sabildēt ielas bez cilvēkiem. Tas ir līdzīgi kā lielajās pilsētās, kur uz apskates objektiem jābrauc 4, 5, 6 no rīta, lai varētu uztaisīt smukās Instagram bildes bez lielajiem cilvēku pūļiem. Tad es esmu izdomājis kaut ko līdzīgu. Zinot to, ka svētdienas rītā parasti cilvēka pilsētā ir maz, tad izmantosim šo brīdi un uztaisīsim smukas bildes. Šobrīd laiks, kā redzams, ir nedaudz apmācies, bet skatījos laika ziņās apmēram pēc stundiņas jau mākoņi paklīdīs un spīdēs saulīte. Tā kā to mēs izmantosim. Bet tagad jāpaceļ laikam gaisā drons. Es domāju, mēs varētu iesākt ar nelielu pastaigu pa Cēsu vecpilsētu. Izvedīšu jūs, parādīšu, kā tā izskatās. Uz šito pusi skatoties, tāda maiga forša rīta gaisma spīd virsū uz mājām. Tiešām labi izskatās. Bet Rīgas iela vispār Cēsīs ir tāda interesanta. No rīta tiek apspīdēta viena Rīgas ielas puse, un vakar pusē otra puse. Tā kā jā, ir jāizvēlās laiks, kurā nākt fotografēt. Šobrīd atrodamies uz vienas no ikoniskākajām Cēsu fotografēšanas vietiņām uz Podnieku ielas. Šeit tāda maza ieliņa un fonā var redzēt baznīcu. Ļoti skaisti izskatās. Šo vietu es fotografēju neskaitāms reizes, bet tāpatās nevar paiet garām. Citreiz gaisma tā spīd, citreiz tādi mākoņi fonā. Ir jāfotografē. Protams, piemineklis pašā centrā. Un tepatās lejā ir tāds aiztaisīts caurums, kur liek Ziemassvētku eglīti iekšā. Tā kā tā. Labi, aiziesim nobildēt pieminekli. Bet no otras puses. Esam nonākuši Maija parkā. Šī ir ļoti populāra vieta gan cēsiniekiem, gan pilsētas viesiem. Te ir tāda patīkama atmosfēra. Forši uzturēties, pasēdēt, pabaudīt Cēsu mieriņu. Question
protams, ierodoties Cēsīs, kā var neapmeklēt Cēsu pils parku un skaisto pili. Tā kā jā, Cēsīs ir daudz ko redzēt, daudz ikonisku un skaistu vietu. Tā kā, draugi, braucam uz Cēsīm. Tikai šogad te pāri pilsparka dīķim ir uzlikts šāds te uzraksts Cēsis ar skatu uz veco labo pili. Naktī viņš spīd. Kaut kā tā. Cēsu vecpilsēta varbūt nav baigi lielā. To var izstaigāt apmēram, es teiktu, stundas laikā. Bet, ārkārtīgi skaisti. Te tādas mazās ieliņas, mājas un tā noskaņa. Forši. Vienmēr prieks iziet caur Cēsu vecpilsētu. Tā kā, ja esi Cēsīs, noteikti iesaku izstaigāt šo te Cēsu apkārtni. Opiņā, reku fonoklubs. Paskatieties uz šīm te mājām un mazajām ieliņām. Burvīgi, ko lai saka. Skaisti. Te arī tepat vecpilsētā Draugiem LV uztaisīti apartamenti, Spīdalas nams, Pumpura kvartāls, pagalms. Izskatās forši.